Lūdzu. 1939. gadā iznāca grāmata Zelta valodze. Lūdzu, atbildiet, kas ir šās grāmatas autors un kas izdeva šo grāmatu. Var vēl piebilst, ka pamatīgākās atbildes iesūtītājs saņems kā balvu kādu grāmatu no manas bibliotekas Zinītas Lazdas Zaļos vārtus. Pagājušajā reizē jautājām par grāmatu Zelta valodze. Tās autors ir Andrejs Eglītis un izdevējs Ansis Gulbis. Ja neskaita mazu paša izdotu brošūriņu, tad šī ir pirmā Andreja Eglīša grāmata, pirmais dzejoļu krājums. Tai pašā gadā, 39. gadā, iznāca arī otra viņa dzejoļu grāmata Varavīksna. Andrejs Eglītis ir ļaudonietis. Viņš dzimis 1912. gadā. Pēc skolas mācībām strādāja radiofonā. Tur arī iepazinamies 30. gados. Ja mēs tagad Andreju Eglīti Stokholmā pazīstam kā ļoti kareivīgu cīnītāju, viņš visus šos trimdas gadus, kopš 45. gada pavasara, kad aizbraucu uz Zviedriju, visu šo laiku viņš ir bijis nerimtīgs cīnītājs par Latvijas brīvību, cīnies par Latvijas neatkarību, visu laiku mudinājis latviešus saglabāt savu latvietību svešumā. Tātad cīnītājs. Tajos 30. gados viņš bija pilnīgi pretējies dabas, kautrīgs liriķis. Nu, kādu piemēru pateikšu. Latgales pļaujas svētkos Reizeknē. Abi bijām. Es no laikraksta, viņš no radiofona reportāžai. Uzstājās ar lielu runu arī Kārlis Ulmanis šais pļaujas svētkos. Un citēja Andreja Eglīša dzejoli Latgalē. Latgales līdumos line jau poguļo, Latgales ezeri mūžību spoguļo. Un nobeidzu dzejolis ar līdzīgu pantu. Latgales līdumos line jau poguļo, Latgales dvēseli ezeri spoguļo. Pēc runas pienāca pie manas Andrejs un tā ļoti satraukts jautāja, vai tu zini, es esmu dzirdējis, ka Ulmanis citē tikai tos autorus, kurus viņš atzīst par īstiem dzīvniekiem. Vai tā ir? Nu, iespējams, neesmu dzirdējis to. Nu, tad jau laikam viņš man arī uzskata par dzejnieku. Es saku, vai tad tu pats sevi par dzejnieku neuzskati? Nu, es pats, viņš tā kautrīgi teica, nu, bet ko tad citi saka, ko tad citi domā, vai tad kaut kas no manis arī iznāks kā no dzejnieka. Nu, tāds viņš bija pirmajos savos dzejošanas gados. Un tādu viņu raksturoja arī Jānis Lapiņš, kas viņam pavēra ceļu uz publikācijām, plašāku iepazīstinē sabiedrību ar viņu sējējā, žurnālā Sējējs, 39. gada beigās, pēc grāmatas iznākšanas, Jānis Lapiņš rakstīja, ja, gan atzīts, gan skaudži aprunāts, tas nokaunējies ir ienācis latviešu literatūrā nokaunējies, ja, un Andrejs Eglītis, lai gan cēlies no skaļās dienvidu vidzemes, pavisam klusi ir ienācis literatūrā, nevienu neapvainojis un ne ar vienu nesācis karu. Kautrīgi nolaistām acīm ir staigājis pa redakcijām, bet Eglītī mājo liels gars, viņam ir brīnišķa fantāzija un tāds konkrētums kā nevienam. Un Lapiņš toreiz secināja, Andrejs Eglītis ir liels talants, un ja viņš pie sevis strādās un fiziski nesapruks, no viņa gaidāmas lielas lietas. Ja, tā 39.
9. gadā jau sprieda par viņu, ievērojams mūsu literatūras pazinējs Jānis Lapiņš. Tā arī viņa vārdi ir piepildījušies. Pārveidoja savu raksturu, kļuva par cīnītāju Andrejs Vācu okupācijas laikā. Atceros 44. gada pirmajos mēnešos viņš uzrakstīja savu kantāti Dievs tava zeme deg. Martā to atskaņoja vecajā Ģertrūdes baznīcā ar Garūtas mūziku, bet pirms tam jau universitātes aulā bija dzejas vakars, kurā uzstājās vairāk toreiz pazīstamie jaunie autori, Ingrīda Vīksna, vēl Toma, vēl citi, bet Eglīša poēmu kantāti Dievs tava zeme deg lasīja Alma Ābele. Sēdēju tieši aiz, nākamajā rindā aiz Eglīša un sabijos, kad Andrejs tā pārdzīvoja šā teksta lasījumu, ka raudāja, elsodams raudāja, un viņa pleci raustījās. Viņš ļoti pārdzīvo katru savu darbu. Viņš neraksta tā, piesēdies pie rakstam galda, padomājis un tā raksta. Viņā dzejoļi rodas pašā, ejot, dažreiz pat guļot. Viņā pēkšņi rodas dzejolis, un tad viņš to uzraksta. Viņš ir impulsīvs, bet vienmēr paties, dziļi, dziļi paties. Šo patiesību viņš ir saglabājis līdz mūsu dienām. Un būdams paties, redzēdams un dziļi pārdzīvodams tautas traģēdiju Vācu okupācijas laikā, viņš arī kļuva par cīnītāju. Abi tikāmies atkal frontē, tikamies Kurzemē, abiem karavīru mundieris bija. Tas bija 44. gada ziemā, un tad gandrīz es nepazinu vairs savu draugu Andreju. Tāda cīņas parapilns. To viņš arī saglabājis līdz šai dienai. 1929. gadā Jāņa Rozes apgādā iznāca grāmata Ķēniņš Zaules traģēdija. Lūdzu atbildiet, kas ir šās traģēdijas autors. Pamatīgākās atbildes iesūtītājs saņems Elzas Stierstes dzejoļu krājumu Zaļā gradzenā, kas iznāca 28. gadā. Pagājušā reizē jautāju par grāmatu Ķēniņš Zaules. Šās grāmatas autors, šās traģēdijas autors ir Augusts Saulietis. Ilgi Saulietis strādāja pie šā temata. Ilgi. Tas viņa bija tāds, kā sāpju bērns, kur viņš gribēja izdzīvot un ielikt savas tādas dziļākas atziņas šai darbā. Viņš apzinājās, ka tas ir pēdējais viņa lielākais darbs. Un arī kritika ļoti atzīmīgi novērtēja šo darbu. Piemēram, Pēters Ērmans rakstīja, ka tā ir liela stila traģēdija. Viņš to nosauca ar tādu dramatisku poēmu. Saulietis cerēja, ka šo darbu izrādīs arī kādā teātrī. Viņam jau bija sadarbība agrāk ar Nacionālo teātri, un viņš cerēja, ka Nacionālais teātris arī to inscenēs. Bet apstākļi toreiz bija ļoti grūti. Bija sākusies lielā ekonomiskā krīze, un skatītāji prasīja no teātra kaut ko vieglāku, gribēja uzjautrināties. Un tāpēc tik ātri nepiepildījās Saulieša cerības. Viņš rakstīja vēstulē Austriņam 30. gada jūnijā, tas
nākamā gada jūnijā. Man prieks, ka mana grāmata tev patikusi. Biju tūlīt pēc grāmatas iznākšanas izdevējam no šejienes lūdzis maniem draugiem to nodot. Ak, draugs, Zaula izrādas, mēs šitām acīm neredzēsim. Tiesa ir tev, kad saki, ka teātra lietās mēs esam aizmalušies garīgā malienā. Varbūt var vēl vairāk teikt, esam iemalušies nezin kādās svešās malās un pārtiekam no turienes ārpilsētu moderniem jaukumiem. Un tas nav vēl viss. Mums visur ir partijas, visur kliķes, un tad jau arī saprotams, kā var iet tādam cilvēkam, kurš ne pie vienas partijas vai kliķis nepieder. Jāpārcieš arī tas. Nu, tomēr teātris izrādīja šo traģēdiju. 30. gada 31. augustā bija pirmizrāde. Iestudēja Antons Briedītis, titullomā bija aktieris Ģērmanis. Daudz izrāžu gan Luga nepiedzīvoja. Kā teicu, tas jau bija tāds laiks, kad nopietnā drama nebija cieņā. Bet kā gan mūsu dienās, vai nebūtu laiks mūsu teātriem atgriezties pie šā darba? Liekas, ka daudz kas šai sižetā ir aktuāls. Zauls, tautas dievināts, ķīnišķīgi ar gavalēm saņemts, pamazām zaudēja tautas un savu karavīru uzticību, un kad nāca atkal uzbrukumā pārspēka ienaidnieks filistieši ar milzi Goliātu priekšgalā, Zauls nespēja tam pretoties. Un tad no tautas radās varens cīnītājs, Gans Dāvīds, un viņš ar savu lingas mesto akmeni pārvarēja milzi Goliātu, un filistieši bēga. Lielais filistiešu karapulks bēga no mazā, kas cīnījās par savu taisnību. – 1909. gadā iznāca Rudolfa Blaumaņa kopoto rakstu pirmais sējums, tātad jau pēc viņa nāves. Atbildiet lūdzu, kas izdeva šos kopotos rakstus? Kur? Un ko šis izdevējs vēl ir izdevis? Pamatīgākās atbildes iesūtītājs saņems akurātara elēģiju un sonetu krājumu Sirds varā pirmizdevumu. Pagājušā reizē jautājām par Rudolfa Blaumaņa pirmo kopoto rakstu izdevēju. Pirmos Blaumaņa kopotos rakstus izdeva Ludis Neimanis Jelgavā. Ludis Neimanis dzimis 1863. gadā Kalnciemā. Viņš, darbojoties kopā ar brāli par kasieri, iepazinās ar Adolfu Alunānu, un tas viņu pamudināja nodoties grāmatniecībai. Un 1891. gadā Neimanis arī izdeva kā savu pirmo grāmatiņu Adolfa Alunāna lugu Visi mani radi raud. Grāmatu diezgan daudz izdevis Neimanis. Kaut ar viņa rocība nebija liela, bet viņš prata izdot grāmatas glīti, tie pašie Blaumaņa kopotie raksti, izdoti ļoti glīti, viens no skaistākiem Blaumaņa darba izdevumiem ir. Viņš izdeva
vairāku citu latviešu literatūras darbinieku sacerējumus. Starp citu, arī Plūdoņa pirmo dzejoļu krājumu pirmie akordi 95. gadā. Dažādas krāsas vāciņiem. Plūdonis toreiz vēl Kuldīgas semināra audzēknis aizbrauca pie Olainas skolotāja Teodora Zaiferta un lūdza viņu atsauksmi par saviem dzejoļiem. Zaifertam patika šie dzejoļi, viņš uzrakstīja savus vizitkartes, mazu vēstulīti Neimanim un ieteica šo dzejoļus izdošanai. Un tā ir nākamajā gadā izdeva Neimans šos dzejoļus. Neimans izdeva arī sēriju Jaunības literatūra. Viņš ir izdevis arī Aspazijas sarkanās puķes. Tā interesanti, ka pats Neimanis meklēja Aspaziju rokā, dzirdējis, ka viņai ir diezgan daudz dzejoļu, vai tad neiznākšot vesels krājums. Nu, iznāca ar vesels krājums. Un Aspazija par to saņēma honorāru. Zināt, cik? 4 rubļus. Bet viņa bija priecīga, toreiz tā bija liela nauda. Izdeva arī pirmizdevumā Plūdoņa Atraitnes dēlu. Neimans pavisam izdevusi apmēram 60 grāmatu. Viņš strādāja arī pēc Pirmā pasaules kara, miris 1926. gadā. Liekas, ka jelgavniekiem vajadzētu mazliet painteresēties par viņa dzīvi un varbūt kādu piemiņu stūrīt arī Jelgavā ierīkot viņam, jo Neimani nepazīst, arī paši jelgavnieki vairs nepazīst. Tie, kas vēlētos par viņu tuvāk painteresēties, var ieskatīties Līvijas Labrences grāmatā Jelgavas grāmata, kur diezgan plaša nodaļa ir veltīta Ludim Neimanim. Lūdzu atbildiet uz jautājumu, kā saucās latviešu pirmā enciklopēdija? Kur to izdeva? Kas to izdeva? Un kad to izdeva? Pamatīgākās atbildes iesūtītājs saņems kā balvu Antona Austriņa Nopūtas vējā pirmizdevumu. Pagājušā reizē jautājām, kas, kur un kad izdeva latviešu pirmo enciklopēdiju. Pirmā latviešu enciklopēdija saucās Konversācijas vārnīca. Tās izdevējs, redaktors bija Jēkabs Draunieks. Draviņš Draunieks, tā pilnā uzvārdā. Šī konversācijas vārnīca netika pabeigta. Tā iznāca Jelgavā no 1891. līdz 98. gadam. Līdz 95. gadam pats Draunieks izdeva šīs vārnīcas, burtnīcas, iznāca pa burtnīcām. Līdz 25. burtnīcai viņš pagoja izdot, tad bankrotēja un pēdējās 2 burtnīcas izdeva Heinrichs Alunāns, bet arī vārnīca palika nepabeigta. Šai vārnīcai bija daudz pazīstamu līdzstrādnieku, starp citu par tieslietām tur rakstīja jaunais advokāts Jānis Pliekšāns Rainis. Bija arī daudz citu tādu izcilu autoru. Drusku par Jēkabu Draunieku, jo arī viņu ļoti maz tagad piemin, kaut arī viņš mūsu kultūras vēsturē ir ļoti daudz darījis. Jēkabs Draunieks dzimis Bīskā 1858. gadā. Viņš bija skolotājs, pēc tam rakstījis laikrakstos, beidzot, kā viņš pats
rakstīja, piestājās žurnālā Austrumā par korektoru. Kad 1888. gadā Zīslaks mira, tad izdevniecība, palika tā kā gaisā karojoties, šī Zīslaka izdevniecība, un arī žurnāls Austrums, bet Dravnieks pa to laiku bija ieguvis diezgan lielu kapitālu, un kādā veidā. Viņš bija sarakstījis krievu valodas mācības vēstules, tātad neklātienes apmācībai, un šīs vēstules bija tik labi uzrakstītas un kļuva tik populāras, tik daudz pircēju bija, ka iznāca 3 izdevumos, un Dravnieks ieguva tik daudz naudas, ka varēja nopirkt iz Zīslaka izdevniecību, ir 1890. gadā veikalu atvērt un turpināja žurnāla Austrums izdošanu un izdeva pats arī diezgan daudz grāmatu. Izdeva šo konversācijas vārnīcu, izdeva arī daudz citu grāmatu, nopietnas, labas grāmatas, izdeva Aspazijas pirmās grāmatas, izdeva Saules meitu, Vaideloti, izdeva Milnbaha darbus par latviešu valodu un iespieda un savā ģenerāla komisijā pārņēma arī Krišaņa barona Latju Dainu izdevumu. Bet tai laikā, kad iespieda šo Dainu pirmo sējumu, nelaimīgā kārtā Dravnieks bankrotēja. Galvenais jau, kur viņš bija ieguldījis līdzekļus, bija tā konversācijas vārnīca. Konversācijas vārnīca jau latvieši nepazina vēl toreiz, nezināja, kas tā enciklopēdija tāda ir, lielākā latviešu daļa nepazina tādu enciklopēdiju, un pircēju bija maz, abonentu bija maz, neatmaksājās šī vārnīca, tur bija jāiegulda ļoti, ļoti daudz līdzekļu, viņš bankrotēja. Kad bankrotēja, tad pārnāca uz Rīgu un strādāja Rīgas latviešu biedrībā. Viņš bija Rīgas latviešu biedrības konversācijas vārnīcas tehniskais vadītājs. Šo vārnīcu izdeva no 1903. līdz 21. gadam. Ļoti rūpīgi strādāja, bet galvenais viņa veikums šajā laikā ir lielu vārnīcu sastādīšana. Viņš ir mūsu modernās, mūsdienīgās latviešu leksikografijas tēvs, pamatlicējs. Sākot ar 1909. gadu, iznāca viņam lieli, plaši, liela formātu, ļoti biezi vārnīcu sējumi. Vācu latviešu, krievu latviešu, pēc tam arī angļu latviešu. Viņš zināja daudzas valodas, perfekti zināja. Vācu latviešu vārnīca iznākusi vairākos izdevumos, pat līdz 40 gadiem. Krievu latviešu vārnīca iznāca vēl padomju iekārtas laikā, iznāca visas mūsu 40., 50., 60. gadu vārnīcas ir bazētas uz Dravnieka pamatiem. Dravnieks strādāja ļoti daudz, rakstīja nepārtraukti, pētīja nepārtraukti, rakstīja daudz par latviešu valodu, par latviešu valodas kultūru, daudz viņa ierosināto vārdu ir tagad mūsdienu latviešu valodas sastāvdaļa. Viņš kritizēja valodas sliktos lietotājus, vispār bija ļoti, ļoti rosīgs, bet līdz pat mūža beigām viņš bija nesaimniecisks. Tāpatās kā savu izdevniecību viņš neprata nostādīt tādā līmenī, ka tā atmaksātos, tā arī savu personisko dzīvi vienmēr vadīja parādos, kaut arī izdevniecības jau viņam maksāja par vārnīcām, bet nepietiekami, lai viņš varētu labi, kulturāli dzīvot, tas ir iegādāties grāmatas un varētu tā bezrūpīgi dzīvot. Viņš mira 1927. gadā,
nespējnieku namā. Derētu gan arī viņa piemiņu godināt, atdzīvināt viņa labo latviešu kultūras darbinieka vārdu. Karina, vai tas nav skaists rokraksts vēl vecumā, ka saulētis tā varēja? Brīnišķīgs rokraksts. Jā. 1904. gadā Pēterpilī iznāca dzejoļkrājums Kad ābeles zied. Atbildiet lūdzu, kas ir šās grāmatas autors, kas bija izdevējs. Labākās atbildes iesūtītājs saņems Elzas Stiestas dzejoļkrājumu Dzintara ceļš. Pagājušā reizē jautājām par dzejoļkrājumu Kad ābeles zied. Šā krājuma autors ir Kārlis Skalbe. 1903. gadā Ansis Gulbis bija sācis izdot grāmatas Pēterpilī. Un pēc pirmo grāmatu iznākšanas viņa vārds jau kļuva arī viscaur Latvijā pazīstams. 1904. gadā, tātad pēc gada, Gulbis saņēma kādu vēstuli no Piebalgas. To bija sūtījis jauns autors Kārlis Skalbe, pievienodams arī nedaudz dzejoļu ar lūgumu, ja nu ir iespējams izdevējam izdot, tad lai nu izdod. Un tāds kautrīgs mājiens bija, ka naudiņas nav. Ar honorāriem Kārlim Skalbem nebija veicies līdz tam. Viņa pirmais izdevums, dzejas izdevums Pie jūras, ko izdeva Neimans Jelgavā, tas honorāru nekādu nedeva. Tad, kad iznāca viņa pirmais dzejoļu krājums Cietumnieka sapņi, arī viņš nedabūja par to nekādu honorāru. Kāpēc? Kārlis Skalbe bija kolportieris Ozola apgādam Cēsīs, un ar savu mīksto sirdi viņš nespēja atturēties pretīm, kad kāds lauku vai strādnieks vai gans palūdza kādu grāmatu pa velti. Un viņš arī atdeva vai pa mazāku maksu vai pa velti. Un kad atgriezās ar tukšu somu Cēsīs pie Ozola, tad izrādījās, ka viņš nebija viss savāks kolportieru gaitās pelnījis, bet bija vēl tur Ozolam parādā. Kā norēķināties, Skalbe apsolīja tā, kad viņš uzrakstīs diezgan dzejoļi, lai varētu izdot krājumu, tad, lai Ozols paņemt šos dzejoļus tā parāda vietā. Un tā arī iznāca Cietumnieka sapņi 1902. gadā, un honorārs aizgāja pa parādu. Tagad 4. gadā viņš nosūtīja savus dzejoļus Gulbim.
Ansis Gulbis toreiz dzīvoja kopā ar studentu Būmani, vēlāko juristu un arī literātu, mūziķi. Viņš, kā zināms, ir komponējis dziesmas Blaumaņas kodadienām Silmečos. Abi divi viņi izlasīja dzejoļus, kas bija pievienoti vēstulei, viņiem patika šie dzejoļi. Un Gulbis nolēma tūdaļ izdot šo krājumu. Bet ar pirmajiem izdevumiem viņš jau bija iekļuvis parādos un tagad domāja, kā, kur dabūt papīru Skalbes dzejoļu izdošanai. Firmā, kur viņš strādāja, bija diezgan daudz sakaru, plašs sakara ar dažādām firmām un, starp citu, arī ar kādu Pēterpils rakstamlietu, papīru un rakstamlietu tirgotavu. Viņš devās turien, saka, varbūt uz kredīta dabūs papīru, bet šajā veikalā nebija nekāda, drukas papīra, iespiežamā papīra, bet bija tikai rakstam papīrs, zīmēšanas papīrs, galda zaļie papīri, ar kādiem agrāk sedza rakstam galdus. Un Gulbis arī izvēlējās rasēšanas papīru pašai grāmatai un zaļo galda, rakstamgalda papīru vāciņiem. Un šādā veidā arī grāmatiņa iznāca tad 4. gadā. Un pats Gulbis rakstīja vēlāk, ka neviena grāmata viņa pirmajos izdevēja gadu desmitos nav sagādājusi viņam tik lielu prieku kā šī grāmata. Viņam licies ir, un liekoties arī vēlāk, ka tieši šīs vāks un tieši šis rasēšanas papīrs tekstam bija vislabākais, vispiemērotākais Skalbes krājumam. Jā, pa honorāru aizmirst teikt, tikko saņēmis šo vēstuli, izlasījis dzejoļus, Gulbis nosūtīja Skalbem uz piebalgu 25 rubļus. Tas bija pirmais īsteni saņemtais Skalbes honorārs. Gadsimtumijā rakstnieks Andrievs Niedra vienojās ar kādu citu rakstnieku izdot kopēju dzejoļu krājumu. Lūdzu atbildiet, kas bija tas otrs rakstnieks, kā saucās dzejoļu krājums un kas to izdeva. Labākās atbildes iesūtītājs saņems balvu Andrieva Niedras Lugas Zeme pirmizdevuma eksemplāru. Pagājušā reizē jautāju par Andrieva Niedras un vēl otra autora kopējo dzejoļu krājumu gadsimtumijā. Šis dzejoļu krājums bija Andrieva Niedras un Rudolfa Blaumaņa kopējais izdevums Ceļa malā. Ceļa malā Blaumaņa Niedras dzejoli 1900. gadā, un izdevējs bija Rudolfa Blaumaņa grāmatu veikals. Dzejoli. Toreiz neteica dzejolis, bet dzejols. Un līdz ar to tad dzejoli. Tā. Grāmatu izdeva 1200 eksemplāros. Blaumanis bija izdevējs, jā. Kā tad tā? Blaumanis bija nodomājis atvērt grāmatu tirgotavu. Bija jau sarunājis telpas Tērbats ielā 7. Tas ir Dzenvīlas stūrī. Vēlāk tur bija Piebalgas audumu veikals. Tagad tur ir saimniecības preču veikals. Šis nodoms nerealizējās, bet tā kā Blaumanis bija dabūjis atļauju veikala atvēršanai, tad automātiski viņam bija arī izdevēja tiesības. Un tad viņš izdeva arī šo kopdarbu. Šis krājums ātri izplatījās. Visi 1200 eksemplāri ātri tika pārdoti. Tanī ir mūsu
klasiķu dzejas šedevri Blaumanim, kā Zakšus, Brenča Pavasara vēstnesis, Vēl tu nezini, Līgo, tur ūdens viz, tur laiva brauc, tur meitenes laimīgi līgo, ziema, autiem klāt, baltiem. Un arī Niedram bija tur ļoti tādi, vēlāk pazīstami dzejoļi no cikla Ceļnieku dziesmas jaunībai, kā pa tumsu, kā pa ēnu, kā pa rudaņēno miglu, brīnos es. Un Gaujas malā. Toreiz tikai ar mazliet savādāku tekstu nekā tagad dzied. Dažu skaistu ziedu Gaujā kaisīju, lai tie manai mīļai nestu sveicienu. Pats uz zaļā krasta dziesmu dziedāju par laimi un par līgavu. Sen jau aizmirsusies man šī dziesmiņa, sen jau daļā meiča, citam līgava. Bet, kad Gaujas līčos atkal ievas zied, tad uz veco vietu allaž mēdzu iet, un kā senāk ziedus Gaujā kaisu es neminēdams, kurp lai ūdens viņus nes. Šis dzejoļu krājums deva, protams, arī ienākumus, bet par šiem ienākumiem tad, Niedra rakstīja Blaunmanim vēl gadiem ilgi, uztraukdamies, rakstīdams, ka viņam kādi rubļi pienākas vairāk, sīkus rēķinus dodams pat līdz 1905. gadam. Te 5. gadā, 30. janvārī, Cēsīs Niedrs rakstīt vēstuli man priekšā, un viņš aprēķinādams savu daļu, vienojušies bija tā, ka 2/3, tā kā vairāk bija dzejoļi Blaumanim, 2/3 no ienākumiem saņems Blaumans, 1/3 Niedra. Viņš tad sīkus aprēķinus te savā diezgan nesalasāmajā rokrakstā ir devis, kur viņš uzskaita, ka viņš ir izdevis tik un tik rubļu par kādām istabas lietām, cik tur rubļu par kādiem tur saimniecības priekšmetiem, un visu to viņš pieprasa no Blaumaņa, jo viņa kādu laiku kopā ar dzīvoja vienā dzīvoklī. Un visu to viņš aprēķina sev arī honorārā palābu. Viņš pat atceras, ka reiz Pēterpilī viņš Blaumaņa dzīvoklī ir Aleksandram Būmanim iedevis 10 rubļu, pa ko tas ir pircis alu, bet šos 10 rubļus tagad pieprasa no Blaumaņa. Tāds jau bija Andrieva Niedras raksturs. Gadsimta sākumā, pirmajos gadsimtos, viņš bija ļoti populārs autors, bet viņa popularitāte apēnoja viņa politiskā darbība. Daudzi viņu neieredzēja, daudz ko viņam pārmeta. Ne par velti arī Gulbi izdotajā Latviešu konversācijas vārnicā nav taču īpaša šķirkļa, īpaša raksta par Andrievu Niedru. Tad viņš ir ignorēts. Viņš bija galēji reakcionārajā nometnē. Jau studenta gados viņš uzstājās pret jauno strāvu. Vēlāk viņš ļoti aktīvi uzstājās pret 5. gada revolucionāriem darbiniekiem. Tad 19. gadā, kā zināms, pēc vācu rīkotā apvērsuma Liepājā, kad gribēja gāzt Ulmaņa pagaidu valdību, viņš uz pāris mēnešiem uzņēmās ministru prezidenta pienākumus, tad faktiski vācu valdībā. Un viņu arī vēlāk tiesāja 24. gadā par to. Un kādu laiku viņš bija nosēdējis cietumā, tad valsts prezidents Jānis Čakste 26. gadā pēc Niedras lūguma sodu grozīja, proti cietumsodu aizstāja ar izraidījumu no Latvijas. Un
gadu desmitus pēc tam Niedra nodzīvoja Vācijā, Austrumvācijā, Austrumprūsijā, un tur bija mācītājs vācu draudzēs. Viņa bija studējis teoloģiju. Atkārtošu drusku viņa biografijas datus. Niedra dzimis Tirzā 1871. gadā. Viņš studēja Tērbatā teoloģiju, beidza fakultāti 99. gadā. Sākumā nestrādāja par mācītāju, nodarbojas ar žurnalistiku, ar rakstniecību. Sāka ar rakstniecību nodarboties jau agri, zēna gados patiesībā. 1886. gadā, tātad 15 gadu vecumā, viņš iesūtīja dzējoļus dienaslapai, jauniem laikrakstam toreiz, un tur ar tos ievietoja. Interesanti, viņš vēl mūža beigās stāstīja redaktoram Jānim Grīnam, kā pēc dzējoļu ievietošanas dienaslapā viņš ir pie redaktora Bergmaņa ieradies un lūdzis honorāru. Bergmans uz viņu paskatījies un teica, nu, tik jaunam jau nu gan honorārs vēl nepienākas, pagaidiet, ka jūs būsit nobriedis autors, tad jūs saņemst honorāru. Nu, Niedra bijis tik dusmīgs, ka tūlīt pagriezis dienaslapai muguru un turpmākos darbus sūtījis Baldijas vēstnesim. Un viņš ir teicis, tad mūža beigās Jānim Grīnam, ja nebūtu šā notikuma, tad viņš laikam gan būtu gājis to pašu ceļu kā Rainis un Pēteris Tučka un būtu aktīvs darbinieks tai nometnē. Nu, vai nu tā būtu, bet tādas viņa domas bija. Viņš pārņēma savā ziņā žurnālu Austrums. Naudas viņam jau no rakstniecības bija diezgan daudz, un ļoti intensīvi nodarbojās ar rakstīšanu, publicēja dzējoļus, publicēja prozas darbus. 1899. gadā Austrumā ievietots viņa lielākais darbs Līduma dūmos. Vēlāk šis darbs pārstrādāts 901. gadā, izdots grāmatā, pēc tam daudzkārt atkārtots grāmatā, daudz izdevumi bijuši, bet jau no pirmā iespieduma, tātad Austrumā, šis romāns kļuva ļoti, ļoti populārs, un pats Niedra kļuva populārs. Zinu, vecos tā laika latviešus, kas saviem bērniem deva vārdus, to varoņu vārdus, kas bija Līduma dūmos, arī Andrieva vārdu toreiz daudzi dabūja tieši no Līduma dūmu populārā autora Andrieva Niedras, no viņa ietekmē. 1902. gadā viņš uzrakstīja, publicēja Mūsu laiku pasaku, kā viņš nosauca, Zemnieka dēls, par latviešu inteliģenta meklētāju ceļu, par iekšējām cīņām. Ļoti populārs darbs kļuva. Ieguvis daudz naudas, viņš cēla mājas, Cēsīs, bija arī limonādes fabrikas īpašnieks, bet pēc tam, kad 5. gadā viņš bija, viņa reputācija bija ļoti cietusi pēc uzstāšanās pret progresīvo kustību, viņš no tādas sevišķi aktīvas rakstniecības atteicās, rakstīja gan vēlāk pēc tam, bet nodarbojās tad kā mācītājs. 6. gadā kļuva mācītājs Matīšos, pēc tam Kalsnavā. Viņš bija lielisks runātājs. Lielisks. Tie, kas viņu dzirdējuši, saka, ka latviešiem ir bijuši tikai 2 mācītāji, kuri varējuši aizraut tūkstošus klausītāju pat lielākajā saules svelmē. Varējuši stundām runāt un klausītāji elpu aizturējuši klausīšies. Viens no tiem bija Juris Neikens, otrs Andrievs Niedra. Viņš mācēja runāt katrai auditorijai. Ja bija laukos jāizvada
kāds mirušais, tad viņš esot saraudinājis pavadītājus tā, ka ilgi atcerējušies viņa skumjās runas un trīcošās balss dēļ, bet ja bija jārunā inteliģentā sabiedrībā, tad viņš varēja izvērst savas runas saturu tā, ka spēja aizraut pat visskeptiskāko klausītāju. Tā par viņu stāsta, kā neatkārtojama, vienreizīgi bijis viņa runa Emīla Dārziņa bērēs. Nu jā, es teicu jau, ka tālākie notikumi ļoti bojāja viņa respektu pret viņu, un no 24. gada, kad viņu notiesāja, sabiedrībā viņu maz vairs pieminēja, tik vairāk viņa draugi, kur bija tāds, vēl saglabājušies kādas aprindas, kas viņu ļoti cienīja. Viņš atgriezās Latvijā 1942. gadā, tad, kad šeit bija vācu okupācijas vara. Viņš atgriezās aprīlī un mira tā paša gada 25. septembrī. Es viņu redzēju toreizajā Hitlera ielā, tagad, mūsu īsteni Brīvības ielā, starp Dzirnu un Plaumaņu ielu, redzēju viņu ejam. Viņš bija augumā tāds pasīgs, nebija vairs tāds, kā agrāk uzņēmumos redzēts. Parādīšu, kāds viņš izskatījās ceļa malas izdošanas laikā. Te viņi abi divi kopā ar Blaumani. Tātad gadsimtu mijā. Kad redzēju 42. gadā, viņš bija salīcis, sīks salīcis, garos melnos vizītsvārkos. Un man vēl tagad īsti nav saprotams, kāpēc viņš gāja tādiem sīkiem solīšiem pa ielas braucamo daļu, nevis pa trotuāru, kaut arī gājēju nebija necik daudz. Vai viņš baidījās ar kādu saskarties, baidījās, ka kāds viņu varētu, varbūt viņa agrākās darbības dēļ, apvainot. Gāja pa ielas vidu, tāds viņš man palicis prātā. Savu raksturu viņš nebija grozījis, interesējās par saimniecības lietām. Jānis Grīns, kas toreiz vadīja Latviju grāmatas plašo grāmatveikalu, bijušo Valtona Raps grāmatveikalu, tagad jau centrālo grāmatnīcu, saka, ka viņš daudzkārt tai vasarā iegriezies grāmatnīcā un interesējies par bijušo rakstu honorāriem, par izplatīto eksemplāru skaitu, iegūs no vācu okupācijas iestādēm arī atļauju savu darbu jauniem izdevumiem, interesējies par iespiešanu, par honorāriem, tā. Bet daudz viņam nebija vairs lemts šeit darboties. Tagad, atskatoties uz visu, liekas, ka mums vajadzētu šķirt 3 dažādus Andrievas niedrus. Pirmkārt, vajadzētu atsevišķi runāt par viņa politisko darbību, lai tas paliek vēsturnieku ziņā. Atsevišķi runāt par viņu kā par cilvēku, par viņa raksturu, par viņa attiecībām ar citiem cilvēkiem. Vēstules rāda, ka nevienmēr viņš ir bijis taktisks, tā piemēram ar vēstules Blaumanim, kas te vesela kaude saglabājušās gan latviešu, gan vācu valodā, vietām ir ļoti, rupjas, viņš ļoti rupji uzrunā Blaumani, ļoti netaktiski. Jā, bet arī tas, lai paliek varbūt psihologu, varbūt arī literatūras vēsturnieku tādai interesē un analīzei, bet tas nedrīkstētu mest ēnu un būtu šķirams no viņa literāta darbības. Un viņa literārā deva tā būtu jāplūko pilnīgi patstāvīgi ar tām lielajām vērtībām, kuras piederēja ne tikai tam laikam,
tagad, jo tās ir ļoti, ļoti lielā mērā ietekmējušas turpmāko mūsu literatūras attīstību. Jau 1925. gadā, tātad pēc Niedras notiesāšanas, bija cilvēki, kas rūpējās par to, lai viņa darbus atkal publicētu jau toreiz, tātad, kad bija tāds diezgan asas sabiedrības nosodījums Niedram. Man te priekšā ir Saulieša vēstule, kas rakstīta 25. gada oktobrī Misiņam, Jānim Misiņam. Misiņš bija viens no tuvākajiem Niedras draugiem un viņa cienītājs. Literatūras vēsturē pat rakstīts, ka viņš ir bijis Niedras talanta dievinātājs. Katrā ziņā pārspīlēti, bet Misiņš un Saulietis bija tie, kur visvairāk rūpējās, lai viņa darbus no jauna izdotu. Saulietis raksta: vai tad tiešām tā, ka Niedras pēdējā laika darbiem nebūtu izdevēja? Tu man kaut ko minēja tātad Misiņš par Rozi, un ka viņš it kā atvairoties. Par to es daudz viss nebrīnietos. Rozi ir apkrāvies ar darbiem, un līdz galvai ar šiem darbiem apkrāvies, un dažu labu no tiem krietni jau nokavējis. Tas ir pilnīgi saprotams, ka uzņemties vēl jaunus darbus viņam nav nemaz viegli. Bet tie citi, piemēram, izdevējs, kurš tik labi nopelnīja ar atmiņām, proti 23. gadā iznāca Niedras rakstītās tautas nodevēja atmiņas, ko izdeva Zeltiņš, Davids Zeltiņš, gan vārdu neminēdams, tā kā anonīms, aiz kādu citu vārdu slēpdamies. Jā, bet viņš ir nopelnījis ar šīm atmiņām. Vai arī izdevēju kungi bīstas un tādēļ izvairās. Tādā gadījumā jālūko atrast cits ceļš. Niedras sirds un prāts aiz restiem nedrīkst palikt, ja arī ar viņu pašu to dara. Tad jānāk palīgā mums pašiem, viņa draugiem, lai mēs nepaliktu tādi tikai vārdos vien. Mans izdevējs pašlaik sagatavo kādas manas grāmatas, Rozijānas, un honorārs man tur gaidāms. Ja citādi neiet, es izdošu viņa grāmatu. Varavīksnā, tas ir Saulieša senā izdevniecība. Un ceru, ka ar šo honorāru varēšu atšķirt autoram nemazāku, kā to sagādātu kāds cits izdevējs. Kad laiks sāk par to domāt, grāmatu uz Ziemassvētkiem varētu jau iznākt. Tas pats Zeltiņš uzņēmās izdot tālākos Niedras darbus. Viņš 25. gadā, tātad tai pašā gadā, kad rakstīt šī Saulieša vēstule, viņš sāka izdot Niedras kopotos rakstus, kas iznāca 10 sējumos. Un no 26. līdz 30. gadam laikrakstā Latves bija iespiests arī bērnības un jaunības atmiņas, ko Niedra bija rakstījis, daļai cietumā rakstījis. Šī grāmatā šis darbs gan iznāca tikai Vācu okupācijas laikā. Tātad vēlreiz atkārtoju, mums būtu jāpievērš Andrievam Niedram nopietna uzmanību, būtu nopietni jāanalizē viņa literārā darbība. Un varbūt, ka arī ekslibra raidījumi varētu šai ziņā palīdzēt. Es domāju, ka... Tā var paštirstiet arī to otru. Jā, ka varbūt, ka Kursīte, kas tā tik jauki analizē virzu, ne tikai labo, bet arī slikto pasakot. Jā, un tagad nākošo to Sauliešu, ko jūs pēdējo lasījāt. Jā. Vai to rokrakstu redzēt?